Šalom! Kārtējā fonda šī pasaulē, kā durvis vaļā, un es stāvu cārvējā. Prezentācija. Skatieties un klausieties to. Un šis prezentācijas nosaukums ir Elohima ieceltais kalendārs. Redziet, mēs varam izvēlēties pēc kāda kalendāra dzīvot, pēc Elohima jeb pāvesa Gregora kalendāra. Tad tas ir pēc pasaules kalendāra. Mēs varam izvēlēties saņemt svētības jeb lāstu un to sekas, abu sekas. Pāris gadus atpakaļ es jautāju vienam brālim, vai viņš nesarakta vietas, kuras norādītu man, kā varētu sastādīt Elohima kalendāru tiešām pēc kristiešu bībeles. Un Roh Kadeš, svētais gars, man to lika uz sirds darīt. Un redziet, brālis tā dīvaini man atbildēja, ka tur, svētos rakstos, ir jau viss uzrakstījis. Jā, es zinu, ka tur tas tā ir uzrakstīts. Bet vai tu man to neparādītu? Es viņam jautāju. Bet viņš kaut kā izvērīgi gāja projām no manis. Un redziet, kopienas vecajā man bija kauns to jautāt. Lūdzu vēlreiz Elohimu par to. Un cik atceros, tā pagāja turpat 4 mēneši, kur Elohima gars mani vadīja, un es viņa vadīts izveidoja Adanājā ebreju kalendāru. Jā, izveidojuši ebreju kalendāru, pēc kura vajadzētu dzīvot visām tautsām uz šīs zemes. Ne pēc Juliāna vai Gregora kalendāru, kuru apraksti nav atrodami ne svētajos rakstos, ne Torā, ne Tanakā, ne arī latviešu valodā tulkotā kristiešu bībelē. Bet tas viss ir pēc šīs bībeles kalendāra, kur ir latviešu valodā. Šajā kristiešu bībele ir norādījuši šie kalendāra sākšanās laiki, mēneši un dienas. Pēc šī kalendāra dzīvo Izraels un ebreju tauta, lai kurā diasporā vietā Adanai būtu viņus nolicis. Uz katra mēneša laiku un nosaukumu ir jāattiecās svēto rakstu apstiprinājums. Tad tāds kalendārs ir īsts un pareizs, jo tas ir Elohima kalendārs. Un ir atrodās Torā, Tanahā un arī kristiešu valodas bībelē, latviešu valodā tulkotajā. Tagad mēs sāksim lēnām veidot šo kalendāru. Bet mums jāzina, cik ir mēnešu gadā. Ja mēs zinām, kad ir 12 mēneši, tad mēs tos atrodam Esteres grāmatā 3.13. Un tur sacīs, es visu tekstu neņemu tā, tikai tās svarīgās vietas, lai iznīcinātu un nokautu visus jūdus 12. mēneša 13. dienā. Šeit ir 12. mēnesis. Nu, attiecīgi zemāk mēs uzzīmējam mazu kalendāriņu, tā kā tādu tabulu, un sagrafējam. Šīs tabulas 12 sadaļas sagrafējām, ierakšām šīs 12 skaitu nozīmē. Un tad nākošais solis ir mums nosacīt, kurš ir pirmais mēnesis. Pirmais mēnesis, ar kuru iesākās gads, un kā viņus sauc šo pirmo mēnesi. Un redziet, atkal tas ir atsīts Esteres grāmatā 3.7,
kur pirmo mēnesi sauc Nisans. Pirmais mēnesis, kas ir Nisana mēnesis, tas savu rakstīts Esteres grāmatā. Nākošais solis mums ir jāzina, kad ar kuru mēnesi tad iesākās gads. Jābūt arī šim pamatojumam svētais rakstos. Un to mēs atrodam 2. Mūzus 12.2. Šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēneša vidū, ar šo mēnesi, lai jums iesākās gads. Tas ir kristiešu bībelē, latviešu valodas tulkojumā uzrakstīts. Un par cik man ir šī kristieša bībele, es vadījos pēc šī ieraksta. Ievrītājiem viņš mazliet savādāk skan, bet nav pretrunā ar šo latviešu valodas tulkoto pantu. Nav iti nemaz nav pretrunā. Lūk, un tālāk. Tātad mēs zinām, ka pastāv 12 mēneši, un ka pirmais mēnesis ir Nisans, un tas atrodas visu pārējo mēneša vidū. Un tā ir sacīts. Šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēneša vidū. 3 tādi izies punkti. Kā tad mēs varam ielikt Nisana mēnesi citu mēneša vidū? Es pieļauju, ka sēd bez Adonai gudrības, lai svētīts viņa vārds, bez viņa gudrības neiztikt. Nākošais solī es esmu izveidījis atkal tabulu, kurā precīzi būs izpildīts Adonai likums 2. Mašē 12.2. Tad jūs redziet, atkal ir pilnīgi jauna tabula, kur tablas ārpusē virs tabulas ir uzrakstīts mēnešu skaits. Katrai šai kopēji tabelai ir 12 mazas tabulas, ar apzīmējumu no 1 līdz 12, kā mēnešu skaits. Ja mēs zinām, kad jābūt ir mēneša vidū, mēs nevaram likt priekšā 12 mēnešiem, mēs nevaram likt arī priekšā 1. mēnesim, jo tad viņš būs mēnešu priekšā. Tas ir viens tāds variants, lai jūs vestu uz pareizu secinājumu. Mums ir jāliek mēneša vidū. Un kā es ņēmu, kā man atklājās kunga vārds. Es sadalīju uz pusi šos mēnešus. Praktiski tā ir gara vadība. To es nevaru apskrādot tā ar vārdiem, bet es sadalīju šos 12 mēnešus pusi, un tad es ieliku. Šis ir redzams ar sarkanu iezīmēts, kur ir 6. mēnesis un kur ir 7. mēnesis, Un tad tiek pārdalīts 6. mēnesis un 7. mēnesis uz pusēm, kā ir rakstīts svētais rakstos, Lai jums ir, kur ir teiks, kad mēneša vidū viņš ir, Šeit esmu izveidējis tādu mazu aprakstu, un tālāk mums stingri un precīzi jāievēro tas likums, kurš liek pildīt mēneša vidū. Tas nozīmē, ka no 12 mēnešiem 6. mēnesis ir vidējais,
Un vēl šis mēnesis Nisans, jānavieto starp 6. un 7. mēnesi. Lai arī starp šiem mēnešiem tas būtu vidū. Tā ir visa tā aritmētika. Tas praktiski jums pašiem ir jāizmēģina. Halleluja! Un tā mēs tālāk liekam. Veidam arī 2. mēnesi, 3., 4. un tā tālāk. Liekam saules kustības virzienā. Un mēs dabūjam pareizo Adonai iecelco mēnešu skaitus. Visus 12 mēnešus. Nākošajā slaidā būs šis mēneša, jaunā mēneša izveidotais krāsainais apraksts. Lūk. Un šeit ir krāsainais apraksts. Jā, izveidots. Viņš tā iekrāsots, lai būtu tā atšķirīgāk. Tā. Tad šeit jūs redziet, kā tika izveidots 1. mēnesis. Tādā pasāžu secībā tiek izveidots 2. mēnesis, 3. mēnesis, 4., 5., 6., 7. mēnesis ir puse, viņš tālāk sākās apiet riņķi, sākās 8., 9., 10., 11. un 12. mēnesis. Šeit, es domāju, nevarētu būt nekādas, kādas lielās domstarpības. Praktiski tas ir katram jāizmēģina. Katram jāizmēģina. Lasot šo prezentāciju, sekojot pēc svēto rakstu norādēm, 1, 2, 3, 4 sēdes, kamēr aiziet, ja, kamēr izdodās. Nav nekā svarīgi. Nav nekas sarežģīts, jā, lai izdodas. Redziet, šeit ir Adonai iedzēlusie mēnešu nosaukumi. Pēc jauna, pēc ivrita teksta, sarindot atbiešosā mēneša izkārtoja un maz attēliņš tāds. Jā. Gads un attīcinas diena, kura ilgst līdz Jom Kipūra. Šeit es varat nosaukt šos visus mēnešus. Ja. Šeit ir Nisan, garīgais jaunais gads, 2. mašē 12.2. Īstais un pareizais ieceltais jaunais gads, tas sākums. Nākošais mēnesis ir Ijars, tad ir Sivans, Tamuz, Aus, Elūls, Kešvans, Kislev, Tebet, Šuvat un Adart. Lūk. Un šinī aiz Elūla mēnesis seko Tišreis. Jā, un šinī 7. mēnesī Tisrejā, kad sākās Roš Hašanā, kas ir latviešu tulkojums kā gada galva. Ebreji viņu uzskata par civilo jauno gadu. Bet tas ir pēc ebrejas tradīcijas tikai. Tas nav jaunais gads pēc svētiem rakstiem. Adonai ietelcējis garīgais jaunais gads sākas un ir aprakstīts Mašē 12.2. Tad nākošais solis ir uzzināt. Kad tad sākās Adonai likums par gada galvu? Tas īstenībā ir aprakstīts Torā, ir Tanakā, ir arī Bībelē.
Un uz mani runāja Tanaka uzrakstītais Adonai vārds. Un teica kungs Moisejam runādāms. Saki Izraēla dēliem, 7. mēnesī, 1. mēnesī. Nu, tas ir uzrakstīts Tanakā. Krievisi Levīts 23. nodaļa 24. pāns, jeb 3. Mūzes 23, 24. Redziet, pēc ebreju tradīcijas Torā, tas ir uzrakstīts Emor 23, 24. Tur stāv rakstīts savādāk. Torā stāv rakstīts savādāk nekā Tanakā. Kad 7. mēnesi 1. dienā, nevis 7. mēnesi 1. mēnesī. Bet dienā, un ka tieši šajā dienā sākās Roš Hašanā, gada galva, ne? Gada galva kā attīrīšanās diena, kura ilgst līdz Jonkipurām, Jonkipurā arī ieskaitot. Ebreju tradīcijā Roš Hašanā ir civilais jaunais gads pēc 1. tempļa sagraušanas. Tālāk seko Adonai iesvelcē mēneša nosaukumu, kurš es jau nolasīju, sarindoši atbilstošā mēneša izkārtojumā. Un 7. mēnesis citreiz, kad sākās Roš Hašanā, tas ir pēc ebreju tradīcijas, un tas ir ebreju civilais jaunais gads. Civilais jaunais gads. Šeit es esmu izveidoju tādu mazu uzskaitījumu, ja, kurai vietā kādās grāmatās, kādos pantos ir atrodams jaunais gads, ja mēneši šeit ir, kristiešu bībelē, latviešu valodā tulkotajā kristiešu bībelē, kur 1. mēnesis ir Esteres 3.7, 2. mēnesis ir 1. ķēniju 6.1, viņš sauks arī par zīva mēnesi, 3. mēnesi, viņam nav norādījumi, es neesmu atradis manā bībeles tulkojumā, un 5. mēnesi arī nav precīzi norādījumu šajā kristiešu bībelē. Tas ir interesanti, jā. 5. 6. mēnesis ir Neckamija 6.15, 7. mēnesis ir 1. ķēnija 8.2, viņš sauc arī par Etanimina mēnesi, bet tas bija, Etanimina mēnesis bija tanī laikā, kad viņi bija Ēģiptē vēl, kad ebreji Izraels atradās Ēģiptē. 8. mēnesis 1. ķēniju 6.3.8, 9. mēnesis Sakarijas 7.1, 10. mēnesis Esteres 2.16, 11. mēnesis Sakarijas 1.7 un 4. mēnesis par 4. mēnesi arī nav precīzi nosaukumu. Redziet, Romas pāvesta Gregora kalendāra mēneša nosaukumi nav ņemti no svētajiem rakstiem. Tiem ir elka un dieva nosaukumi, kuri Adonajam derdzas, un viņš necies par to šmaku. Un tagad ir šo kalendāru, šis pāvesta Gregora saules kalendārs, kurš arī ir pasaules kalendārs. Un redziet, pēc kāda pamata, kāda ir sakne šo mēnešu nosaukumiem. Garīga sakne. Tātad, janvāris ir veidots kā romiešu dieva Janusa vārdā. Februālis dieva Febras un mirušo dievu vārdā. Marts kara un aizsardzības dieva vārdā. Aprīlis mīlestības dievietes Afrodītes vārdā.
mais jaunības un ziedu dievietes vārdā. Jūnijas laulības dievietes Junonas vārdā. Jūlijas Romas Cēzara Jūlija vārdā. Septembris pēc latīnu valodas septītais. Oktobris pēc latīņu valodas 8. Novembris pēc latīņu valodas 9. un arī decembris pēc latīņu valodas 10. nozīmes. Tāds ir šis salīdzinājums, šī informācija. Tas viss nes kaut kādu garīgo nozīmi. Tas mums visiem pašiem jāvērtē. Šeit pie šīs prezentācijas esmu pielicis izpratni par to, kas notiek pēc Golgātas. Jo pēc Golgātas, ja runa par Golgātas soda stabu, Golgātas krustu, pēc Golgātas nekādas izmaiņas arī Torā nedrīkst taisīt. Un redziet, un atklājumā, kuru kungs man deva, runa iet par ebreju jauno gada sākšanos, kurš ebreju kalendārā tiek saukts par Rosh Hashanah, ivritā, kurš sākās 7. mēnesī Elulā, Tisrejā, septembrī, pēc pasaules kalendāra. Rosh Hashanah, ivritā, tulkojumā ir gada galva. Burtisks tulkojums, gada galva. Šeit nav minēts, ka Rosh Hashanah ir ebreju jaunais gads, un Tora to neapliecina. Tā tas arī ir. Tora apliecina tieši pretējo, ka Rosh Hashanah ir gada galva, proti Jom Kipur salīdzināšanas vai nošķiršanas diena uzrakstīta 3. vasarē 23.24, kura sākās 7. mēneša 1. dienā ar 9 dienu gavēni un beidzās 10. dienā ar nosaukumu Jom Kipur. 3. masē 23.27. 3. masē 23.34 sākās Sukot svētki un 50. gads, tas ir Gaviļu gads, sākās 3. mūza, 3. masē uzrakstīja 25. nodaļa, 10. 11. pants. Nu redziet, un tieši tāpēc Adonai ir devis šo nosaukumu gada galva, jo tieši šajā 7. mēnesī ir doti 4 Adonai likumi. Rosh Hashanah, 1. diena, kas svētku diena, Jom Kipur, Sukot svētki, un 50. gads, Gaviļu gads. Rosh Hashanah, gada galva, 3. mūzes 23, 24 ir Adonai, kā agrais lietus un Pesak ar ebreju izvešanu no Ēģiptes. Un var kalpot kā vēlais lietus, Pesak neraudātas maizes svētki un Šavot Toras došana. Nu redziet, šeit arī pēc Golgātas nekādas izmaiņas Torā turpinājums, kur sākās ar apgalvojumu, kad no vēstures, protams,
kad 358. gadā pēc Hamašaka nāves jūdi maina kalendāru. Taču jūdi ir pieņēmusi citu kalendāru, rabīna Hilela 2, krieviski Gigeļ vadībā. Citu kalendāru šī rabīna vadībā. Tas tika ieviests 358. gadā pēc Ješua Hamašaka nāves, kuru izstrādāt aizsaka babiloniešu rabīni. 300, kaut kur tā, 344. gadā. Un pilnīgi visu izmainīja. Un tā rabīniskais Hilela 2. kalendārs tika ieviests visās ortodoksālās baznīcās, sākot no 358. gada mūsu era, apējot patieso Adonai kalendāru, kuru ievēroja 1. un 2. tempļa periodā. Iekavās skatīts gūts kalendāri, numurs 156, and Koha priekšvārds Samuelam Koham, ze Savarācian in Trasulānijā no A B2. Šeit ir norādīts, no kurienes ņemts šis apgalvojums. Patiesā Adonai kalendāra pirmo mēnesi sauc Nisans, kur pirmo jaunā gada mēneša nosaukumu un pirmā mēneša dienu ir devis Adonai Torā Šmot, Bo 12.2. Kristiešu bībelē 2. Mošē, Mozus, 2. Mozus 12.2. Un šajā Adonai likumā bauslī ir sacījis Lūkas. Tas ir latviešu tulkojums. Šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēneša vidū. Ar šo mēnesi, lai jums iesākas gads. Esmu pēc šāda Adonai likuma izveidojis viņa kalendāru no kristiešu bībeles tulkot latviešu valodā. Un tas ļoti precīzi saskan ar Adonai sacīto. Mana kunga parādīšanās Marijas klēpī, šī ir tā kā papildus liecība, kad mana kunga parādīšanās Marija klēpī, kur viņa tika apēnot ar Ruach Kadeš Svēto garu, šeit ir raksturindas, bet 6. mēnesī Adonai sūtīja eņģeli Gabrielu pie Marijas. Zini, Elizabete, tava radiniece savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad 6. mēnesī. Tas ir Lūkas 1, 26, 38. Tātad Lūks. Tanī laikā, kad Adonai dēls, kā cilvēka dēls, staigāja par Izraēlu, par Samariju, uz šīs planētas zemes. Arī tie sūtņi, kuri parādījās Marijai, zināja šo mēneša skaitu. Tātad zināja, kad ir 12 mēneši, zināja, kā sauc pirmo mēnesi, zināja, kad sākās šis pirmais mēnesis. Tas bija tā, jau tad iestādījis Adonajam. Svēts ir viņa vārds, aleluja. Viņš tad bija iestādījis jau tad, kad viņš sludināja, ka mans kungs Adonai, Ješua Hamašak, sludināja. Bet šeit ir norādīts par ebreju tradīcijas iecelto jauno gadu. Un tās atšķirprējas, kā ebreju tradīcijas civilo gadu.
iestādījumu. Vēl šo pašu dienu, kur šogad ir 5774. gads pēc ebreju kalendāra, pēc pasaules kalendāra 2014. gads, ebreji visā pasaulē kā jauno gadu svin tieši šo 7. mēneša Roš Hašanā gadu. Tas ir pieņēms kā tradīcijas. Tam nav pamats svētais rakstam, tam nav pamats Torā, tam nav arī pamats Nestanahā, nekādā citā svētā grāmatā. Es domāju, ka tie ir ļoti lieli maldi, tas ir liels pārkāpums. Es tā esmu pārliecinos. Tā man kungs, Adonais, lai svētīts, ir viņa vārds, tā viņš man to atklāja. Slava te, aleluja, slava te, amen. Nu, redziet, te ir turpinājums pēc Golgotas nekādas izmaiņas Torā, kur Adonai Mošē skaidri instruēja, ka Abīvs, jeb Nisans, ir visu mēnešu sākuma mēnesis. Visu mēnešu sākuma mēnesis. Viņš atcēla Babilonas sistēmu, kura jauno gadu noteica pēc Tišrī. Babiloniešu vārds, kas apzīmē Tišrī, ir Tešritū, jā, no kura ir radies mums šis pazīstamais termins. Un tas nozīmē sākuma mēnesis. Sākuma mēnesis. Tātad ne? Jaunais gads pēc sākuma mēnesis izteiksmes saknes ir nākušas no sākuma mēneša, no šī babiloniešu vārda. Tātad jūdu kalendārs to apliecina, ka tas ir no Tišrī līdz Elūnam. Un diemžēl Nisans šajā secībā vēl šodien parādās gada vidū. Tomēr Adonai saka, ka Izrēla mēnešu vidū tam nav jābūt. Rabīns Koch, šeit ir brīnišķīga liecība. Rabīns Kochs, jā, Budapeštas virslabīns 1894. gadā rakstā kategoriski paziņo, ka Tišrī Roš Hašanah jaunais gads ir vismaz 3. gadsimta pēc 2. tēmļa izgudrojums. To viņš paziņo savā darbā Sabatian in Transilvānijā, ka šī sistēma tika ieviesta 3. gadsimtā. Šeit ir atsaucoties uz Talmudu, šeit ir raksts atzīmē, no kurienes ņēmis, atsaucoties uz Talmudu Roš Hašanā 8 AN 18 līdz 17. Un šeit tārāk ir norādīts nosaukuma vietas, grāmatas, kad ir publicēts 1988. gadā. Un pats lapas puses. Redziet, mīļie, 4. Mošē, tas ir Mūzus, 4. Mūzus, 1. nodaļā, 1. pants saka, kad Adonai ļoti uzskatāmi norāda uz sava jaunā gada sākšanās laiku secību, ka 2. gadā, šī ir tāda papildus liecība, ja? Kad 2. gadā pēc iziešanas no Ēģiptes 1. dienā 2. mēnesī. Šis teikums liek apsteic uz jaunā gadā sākšanos tieši Nisana mēnesī un tālāko mēnešu skaitīšanas kārtību. Jo tad Adonai ar savu vaigu
iekāvās iešā, izveda savu tautu no Eģiptes. Un tālāk. Un 4. Mosē 33, 38. Adonai atkal liek akcentu uz gada mēnešu skaitīšanas kārtību. Šeit ir uzsvērts 45. gada 5. mēneša 1. dienā, kopš Izraēla dēli bija izgājuši no Eģiptes. Redziet, arī 1. ķēniņa 6.1 ir rakstīts, un 480. gadā pēc Izraēla dēla iziešanas no Eģiptes, zemes 4. Sālamana valdīšanas gadā, kur ķēniņš Sālamans sāk celt kunga templi. Tātad redziet, no šī 1. ķēniņa 6.1 var secināt, kad Sālamana celšanas laikā tika skaitīts jaunais gads pēc Adonai iestādītā jaunā gada, kurš sākās ar Nisana mēnesi, nevis ar 7. mēnesi. Un tālāk es rakstu šajās 3 rakstu vietās, 4. Mosē 1.1, 4. Mosē 33.38 un 1. ķēniņa 6.1. Adonai atgādina par jaunā gada sākšanu ar saviem vārdiem. Pēc iziešanas no Ēģiptes. Tātad pēc iziešanas no Ēģiptes. Kopš Izraēla dēla izgājuši no Ēģiptes, Izraēla dēla iziešana no Ēģiptes 3 vietās ir minēti šie vārdi, kopš Izraēla dēla izgājuši no Ēģiptes un Izraēla dēla iziešana no Ēģiptes. Redziet, ka interesanti. 1. ķēniņa 6.1 tiek runāts par 2. mēnesi zīvu, kas ir Ijars. Latviešu vārdā viņš ir dzīves nosaukts. Zinot, ka 1. mēnesis ir Nisans, bet ne par 7. mēneši Tisreju, ka tas var būt jaunā gada sākuma mēnesis. Mēneši Tišrejs, kā jaunais gads, ir iestādīts pēc ebreju tradīcijas, ne pēc svētiem rakstiem. Es domāju, kāpēc tas tā ir izdarījis, viņiem kungs tādā laikā to neatklāja. Kāpēc tā? Kāpēc nenorobežējas kungs ar savu tiesu, jeb kaut kā savādāk, to es nezinu. Bet katrā gadījumā šī ebreju tradīcija ir nesusi daudz garīgu poslu Izrēlēm uz šodienu. Ziniet, man patiešām ļoti sāp sirds. Veseli par to, ka ikvienam, kurš sevi sauc par jūdu, ka Izraēla tauta ir jācieš šīs lielās sāpes, jo tā apklāj šo faktu tikai tam dēļ, ka Adonais ir apslēpis savu vaigu Ješā viņiem. Tas ir Jēkabam. Tas ir šeit raksta rindas no Ješjāhu 8:16 līdz 18. Sasienu liecību un aizīmogu atklāju manos skolnīkos, un tās cerēju uz kungu, kurš ir apslēpis savu vaigu Jēkaba namam, un paļaušos uz viņu. Lūk, es un bērni, kurus deva man kungs kā norādījumu un brīdinājumu Izrēlā no kunga Cevota, kurš dzīvo Ciānas kalnā. Redziet, rabīns Hilels
otrais šo savu kalendāru pamatē uz daudzām mēneša konjunktūram, apiedams Adanai likumu. Un, ziniet, es domāju tā, ka, Adanais būtu viņiem atklājis Adanai dzēlu, Ješua Hamašaku. Viņš tie būtu saskatījis. Viņš būtu saskatījis šis rabīns kunga likumu uzrakstīts Galatiešiem 5:15 un Ebrejiem 9:16-17. Jo Adanais likums aizliedz kaut ko atņemt vai pielikt pie šiem likumiem, kuri bija doti līdz Ješua Hamašakam nāves brīdim pie Golgotas soda staba. Šajos pantos Galatiešiem 5:15 un Ebrejiem 9:16-17 ir ļoti precīzi un ļoti svētīgs formulēts šī darbība, ko drīkst, kas tiek atļaus, kādā secībā un ko nedrīkst darīt. Mēs vadāmies pie svētiem rakstiem. Ja mēs vadāmies pie svētiem rakstiem, tad mēs sapratīsim, ko nozīmē šis ebreju papildus iestādītais, jaunais gads, kurš nav pamatsos uz svētiem rakstiem, uz Toras. Un nobeigumā vēlos sacīt, ka man tiešām rodas tāds dīvains un savāds, var sacīt tāds priekšstats, par to, vai rabīna Hilēla otrā izveidotas kalendārs nav viens no tā apslēptā vaiga, kas ir apslēptā vaiga iemesliem, kuru apslēpis Adanai Jēkabam, kamēr tas atklāsies visam Izraēlam un izredzētie no visām tautām, pilnīgi piepildies viņa Adanai tautas skaita. Man rodās, sāk nosipilnēs tāds priekšstats, tāds atklājums, Un es lūdzu, lai Adanais žēlastība atklāja ikvienai viņa bērnam, ikvienai ebrejam, Izrēlā un visā lielā pasaulē diasporā, ikvienam cilvēkam savu vaigu, dara viņu acis redzīgas un ausis dzirdīgas. Svētības jums! Shalom lechā!